Sveiks! Mani sauc Laila, un es tev šodien pastāstīšu kipriešu tautas pasaku Lapsai ir 100 gadi, bet lapsēnam 110. Uzmanīgi klausies! Reiz dzīvoja kāda lapsa ar savu mazo lapsēnu. Ārā bija iestājusies ziema. Kādā augstā ziemas vakarā tās brida pa dziļo sniegu. Parādīsim, kā lapsiņas brida pa sniegu. Brikš, brakš, brikš, brakš, brikš, brakš, brikš, brakš. Ārā bija drēgns un vējains, un abām lapsiņām sāka salt. Un tad lapsas mamma ieteicās: mums ir jāapstājas, mums ir jāsasildās. Vai atceries, ko lapsas māmiņa teica? Pamēģināsim kopā. Mums ir jāapstājas, mums ir jāsasildās. Bet tad mazais lapsēns pārsteigts vaicāja: kā mēs varam sasildīties? Šeit apkārt nekā silta nav. Un tad lapsas mamma saka: paskaties tur augšā, paskaties tur augšā. Tagad atkārtosim, ko lapsas mamma teica. Paskaties tur augšā, paskaties tur augšā. Lapsēns cītīgi raudzījās un skatījās tālumā un ieraudzīja kalna virsotni, kuras galā dega ugunskurs. Māmiņ, bet kā gan mēs sasildīsimies pie ugunskura, ja tas atrodas tik tālu? Atceries, ko nu pat lapsēns jautāja māmiņai? Pamēģināsim kopā atkārtot. Kā mēs sildīsimies? Uguns ir tik tālu. Kā mēs sildīsimies? Uguns ir tik tālu. Lapsas mamma lika lietā savu viltību, lai mazo lapsēnu uzmundrinātu. Tā sāka staipīt savus nosalušās ķepus. Tas notika šādi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Darīsim kopā. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lapsas mamma staipīja ķepas tā, it kā ugunskurs to patiešām būtu sasildījis. Pēc brīža mazais lapsēns iesaucās: ai, 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 uguns ir tik karsta, ai, 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 uguns ir tik karsta. Pamēģināsim kopā, ko mazais lapsēns teica. Ai, 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 uguns ir tik karsta, ai, 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 uguns ir tik karsta. Lapsēns teica: ai, ai, māmiņ, man apsvila viena auss, uguns ir tik karsta. Bet lapsas mamma viņam atbild: vai, 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 vai tiešām tā ir karsta? Vai, 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 vai tiešām tā ir karsta? Kā tava auss var apdegt, ja uguns ir tik tālu? Jautāja lapsas mamma. Bet mazais lapsēns atbildēja:
Ja tu vari sasildīties, kad ugunskurs ir tik tālu no mums, tad arī mana auss var apsvilt. Lapsas mamma pieklusa un saprata, ka viņas mazais lapsēns ir gudrāks par viņu. Tāpēc ir tāds teiciens: lapsa ir 100 gadus veca, bet viņas mazais lapsēns 110. Un tā abas lapsiņas turpināja ceļu, brīzdamas pa sniegu. Brikš, brakš, brikš, brakš, brikš, brakš, brikš, brakš, brikš, brakš.